Skaidīt uzpazīt, kur tik agri no rīta 9 un ar tādiem skaistiem ziediem. Uz kurien dodies? Pie Aļģerta. Kas viņam šodien? Jubileja. Un kas vēl varbūt? Es nezinu, Vai kas grāmata? vēl. Nu, protams, jā, arī grāmata. Jā, vai nav jau redzēt vēl Madonas iedzīvotājiem? Nē, nav redzēta. Nav. Es ceru, ka varbūt šorīt ieraudzīsim. Visu to labāko no visām kultūras nama meitenēm. Jā, paldies, Mēs šodien meitenes. esam Graviņā strādājam. Jā. Tāpēc nāc ar bildi. Nezinu, kā būs ar tā bildi šodien. Vai mani atlaidīs? Nu, paldies, paldies! Dižani, rožani, dzīvojoti, dižani, rožani, dzīvojoti. Olģe, tev nav vēl nākošiem 60, un par šiem 60 ne tu pats pastāstīsi, cik dienas, cik minūtes, cik stundas, cik mēneši ir zināmi tikai gadi. Un ko tie satur? Tos nevar ne pārrunāt šobrīd, neatstāstīt. Mēs varam, tu pats savās domās vari Tomēr, vismaz par šiem 28 gadiem vismaz tādu citu transporta līdzekli tu esi pelnījis. Un tā kā mūsu dāvana tev... Tas nav pieminīgs. Vismaz interesants braucamrīks ar apceļot. Izrādās, ka es tomēr kaut ko esmu nopelnījis. Mums visiem jau Raņa rindas 1000 mirkļu ir Kronis. Vai tu redzi, cik tu esi bagāts? Kāds būs nošpionējis šito lietu? Es visu laiku taisos, bet visu laiku vai nu kaut kā pietrūkst, vai... Ekoloģiski tīrs un Paldies, veselīgs. paldies. Reklāma laikam vairāk nav vajadzīga. Paldies. Lai arī bērnišķīgums maržas un vispārējais. Paldies. Brauc vesels. Jā, nē, ko tagad jau es nesēlies. Es vienmēr ar skaudību noskatos, tur dāmas ir džiņ, aizviņ pa to ceļu garām. Es domāju, bet tā jāiet vienreiz jānopērk kaut kādu. Tad jau sprieda, vai tu brauc. Pirmkārt ātrāk, otrkārt, kad ir smagais grozs ar tupeņiem vai tomātiem jāvelk mājā. Jā, nu tad ir, kur pieskru. Un man taisni tas metāla sietiņš, uzlikšu to tur visu un... Groziņu pats pie. Ko lai tev vēl? Nav vārds sakot pa gadiem, es neteikšu ne cik pats vēlies tur jau. Nu, un pārējais jau, kad brauc uz medībām, es palviņu, kurš jāsver, tad neasat. Jā, nu paldies, Rindo, vispār, paldies. Paldies. Mēs ar teicu pieklīdusi, par cik tepat pa laukumu visu mūžu gandrīz Visu mūžu, jā. Un ar tiem lauksaimniekiem jūs paldies, esat ļoti daudz kopā bijis. Un daudz redzējis, izbraucis, fiksējis un daudz pratis izteikt, kas arī mums ir saprotams. Bet mani vārdi ir ļoti simboliski ar to, es pat nezināju, ka jums tāds Rīgas būs. Nu, to es nezināju, es pat neredzēju, kas tur vispār nomaskēja. Gudris vīrs ir teicis, dzīvē un sevī tik daudz, kas vēl jāuzzina un jāizjūt. Un tā tad... pa pedāļiem, un lai jūs tiešām ļoti daudz laba vēl izjustu, redzētu, fiksētu un arī mums pateiktu savā dzējā. Paldies. Es domāju, ka tas ir apsveikums pie nezad vēstuli. Jā, paldies. Tas ir Jānis. Tas ir Pļaviņa Jānis, lai es pazīstu pēc. Tā, un jā, nu kur pazīst, redzēju, pat ir ar... Jā. Visi nobūs, pēc smaga Nē, nu vispār es teikšu tā, kad es dzīvi šokēts vispār šitādu milzīgu izdarīšanos sarīkojuši. Un rītu mēs neesam neko rīkojuši. Ko tu ne? Krūzēm pilns galds, saproties, un viens ir kaut ko saskrūvējis, uzrakstījis 60, vai ko tur pavisam. Es nezinu, vēl jau tas uz mani neattiec šobrīd. Kā doma ir? Ir tādās sevišķi, nevis tas, kas izskrien laukā. Un es šodien nāku no veselām 3 vietām un no triju
trijos veidos. Divos es tūlīt pastāvēšu, un trešais veids man nāc vēl papildinājums, tie ir nedaudz aizkavējušies. Un pats pirmais vismīļākais veids ir tas ir personīgi no visas Kļaviņu ģimenes. Un Kļaviņu ģimene personīgi šodien gan pārējie cits dziesmu svētkos, cits ir darbā, bet viss veids tevi, viss tādā svarīgākajā dzīves brīdī, ka varbūt mēs skatāmies atpakaļ uz to, kas ir bijis un uz to, kas vēl uz priekšu, kas būs. Un man šķiet, ka ir tādi brīži, ja, kad liekas, ka visi tie labākie vārdi varbūt ir palikuši tavos dzējoļos, un visi tie labākie vārdi ir palikuši tevī pašā un tevī, kas ir izteikti tiem cilvēkiem, kuriem tu esi daudz labus vārdus teicis, un kuriem varbūt tāpēc šodien gribējās būt pie tevis klāt. Jo mans mūžs, kā jau es te vienreiz teicu, ir bijis nemitīgi savienots ar tevi kopā, ja? Jo viss mans darba gaids ir kaut kur bijuši līdzvērtīgi roļģekti kopā, un mana ģimene līdz ar to arī ir sākot ar Spietu kopā, arī bijusi vēl kopā ar tevi un taviem pārējiem. Un tāpēc man negribās daudz neko vairāk teikt, gribās teikt, lai tev veselība, lai izturība, lai viss tavu ģimeni tur tevi tāpat kopā, un lai jums visiem spēks un veselība. Un lai tas uguntiņas, kas tagad deg, lai deg uz priekšu, jo tās deg par tavu, kas viss tev ir kopā ar tevi, par tavu mīlestību, par tavu labo sirdi un par taviem labajiem darbiem, kas paši tevi teica, tā es arī rakstīju, pats darbiņš mani teica, pats gudrais padomiņš. Paldies. Paldies. Jā, un tad es te tādu mazu sveicienu, vēl es tur pārējais, jā, tad maz sveiciens ir tiešām priecīgs lietas kabatājums. Jā, nu tas vēl ir Kas ir pirmais tagad sāk Zigmunds laikam? Grūtais uzdevums ir tagad startēt sveicēju rindas beigās no vairākiem kolektīviem. Un tas ir Spiets, kas nāk ar savu saldo kliņģeri. Un tā otra rajona padome, kurā tev Aļģeri grib sveikt tajos lielajos svētkos. Un gribam uzdāvināt tev tādu grāmatu, gadījuma Karakalps. Bet tu arī esi Karakalps šajā avīzē, vienmēr ar savu ieroci, gatavībā šaut. Un tikai tu neesi gadījuma Karakalps. Un tev ir vairākas mūzes, kurām tu kalpo. Un kura nu ir spēcīgāka, tas ir tā paša ziņā. Un mēs gribētu tevi sveikt ar tādiem mazliet skumjiem vārdiem. Mazliet skumjos jasmīnas ziedos bites, mazliet prieka savos stropos nes. Tik vai tā, tie gadi būs un ritēs, varbūt nav par viņiem runāt vērts. Oļģert, es nāku ar ziediem, jo visus padomes deputātus un darbiniekus bieži vien esi bildējis visos sasaukumos un vēl ilgi būt kopā ar mūsu rajona ļaudīm un ar visiem pārējiem lasītājiem, kuri abonē staru gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, un gaidīsim dejas grāmatas. Otrā jau ir, bet nu vēl tālāk. 3., 4. un 5. Visu būt dzīves vidū. Paldies. Līdz 9 nepaspējām, jā. Tad mēs varbūt uz 70 gadiem, jā. Bet tāpēc, lai tiešām tev sauc sveiciens, un to tu varbūt savā ģimenē, tu svecīts iedegts par ģimenē. Mēs gribējām svecīts, bet izdomājām, ka tās 3 jau no manas ir ģimenes iedegts, un tās pārējās iedegts savā ģimenē vakarā varbūt šeit te. Un lai Dievs dod svētību tavām gaitām, tavai ģimenei, un sveicies no mums visiem, ja? Nu, tu neuztraucies. Es neuztraucos. Vairāk smaidi. Viss notiek tāpat, vai tu gribi, vai tu negribi. Tagad es varu arī pasmaidīt, kaut ar šļupsto. Vēl ir čuceņš visu pie horizonta. Ne, man patīk. Nu, vispār es teiktu, Kas visu šito ir saorganizējis? Acīm redzot, ņem un pieraksta avīzi. Nu tad mūsu cīņu biedri ekipāžas vārdā sveicu ar pilngadību
Ojārs pats gatavojās, bet Ojāram ir tāda lieta, ka Es zinu, kas ir. viņa priekšniecība Smaga lieta šodien. Tā. Paldies, Kārli. Paldies. Paldies, 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 paldies. Nu, neskrien projām, krūzīšu redzi daudz. Tālāk es neesmu pilnvarots. Nu, tālāk jau, es saprotu, es ar neko, es jau pilnvaroju savējo vārdā, tāpēc, ka krūzīši ir pilns galds un tur nekādu problēmu. Man tikko skaitīja, cik ir pavisam nostrādāts, tur bija 38 laikam ar kaut kādām kapeikām. Taisnība gan darba grāmata ir uzrakstīta daudz ātrāk, bet laikam pa to vidu kaut kas tur man tādu es nezinu, kur ir vienkārši nav nofiksējies, jā. Jo pēc mana rēķina jau vajadzēja būt pāri 40 tomēr, bet nu, groziet kā jūs gribiet, redz, visa lielā daļa jau ir aizgājuši šajās sienās. Visa lielā, var teikt, pusmūža turpat un darba mūža, var teikt, 2/3 ar apliektiem galiem. Nu, tad kā tur nu bija par to kara kalpu gadījuma, bet es jau varu Zigmundam atbildēt negadījumu arī, zināmā mērā. Jo ar tiem kara kalpiem jau ir tā, mēs esam kalpojuši, tā teikt, 28 gadus. Nu, teiksim tā, varbūt arī 2 karogiem var teikt tagad, jā. Un pat varbūt ar šaubām, ar kaut kādu pārliecību. To jau nevar neviens noliegt, un tur nekā nav, es netaisos atkārtīties no tā, kas ir bijis, jo mūžs ir aiz muguras, un tur jau vairs nekā. Gari pierunāt nav ko, man laikam kaut kāda perša kabatā bija no tās grāmatas, pa kuru runā, ka viņa ir, un viņas tādā pašā laikā nav. Viņas arī tādā pašā laikā nav. Nu, par iemesliem mēs te tagad nerunāsim. Bet redz, tā kā mani tik fiksi atrāva, es šeit, godīgi sakot, nebija domājis nemaz, ka man te jānāk būtu. Un brilli aizmirsās, bet nu, es tā pa pusē zinu. Ir interesanti jau iznāk, tas, kas tur ir sākumā ierakstīts, nu, zināmā mērā tēmēts to grāmatu gan ir. Uz rakstīto visu tālāk, bet īstenībā jau to var attiecināt arī uz dzīvi kā tādu. Es esmu atnācis, bet brīnums nē. Es tāds pats maldīgais un bieži nesapraša, un tāpat manā sapņu pasaulē smaids dažreiz šūpojas zem neredzama naža. Pa ielām kņada skrēj, es viņu nepamanu, zem kokiem ēnas snauž, tāpat kā dvēselē, un vienas dziesmas man nekad nav gana. Ja viena ir, tad otra jāmeklē. Tā alkatība nav, nē, lūdzu nepārprotiet. Tas ir mans prieks un bieži arī lāsts. Bet ne par to es gaužos te un sūdzu. Tas mani draugi ir pavisam cits jau stāsts. Es esmu atnācis, jo nenākt nevarēju. Tās pašas dziesmas dēļ, ko gribēju jums nest, bet dziesma ir par nemierīgu vēju, kas nebeidz mūs caur gadu krācēm mest. Bet dziesma ir par sapni debes zilu, kas nespēja aizsegt ikdienības tvaiks, par pasaku nedaudz par mīlu, par to, cik nežēlīgs un nepielūdzams laiks. Es esmu atnācis, un tas ir viss un tikai. Nav brīnuma un nemeklējiet to. Tāds pats kā visies, starp graudiem graudiņš cīkais, ko zaļās zemes balsis ielīksmo. Paldies visiem! Grāmata. Ja? Pulkstenim ir skaitīt prieks. Sekunde tam tikai nieks. Aši pieber pilnu maisu. Palūkon, jo tikai gaisu. Bet viņš tiku taku sit, un mēs jūtam, kaut kas rit. Vai uz darbu ej vai guli, bagāts vai ar nabaga kuli. Visi jūt, ka līdzās kāds saskaitīt to aši vārds. Visi jūt, bet īsti mana skaitītājs, kas saka gana. Nu tas tā bēdīgi, bet nu bēdīgi nevajag. Paldies visiem, paldies. Es esmu Šotskā, kā man te kolēģi Iveta parasti saka Koltskosts, atceroties sendienas, un tā tad es reizēm saku Šotskā. Tās lēmums, kad jāvērtie bērnu izteikumus nevis ar tiem cipariņiem, bet vārdiski jātēlo viesievis piecas, tas jau plus. Te
bet arī vispārēji zināšanas, kur tās uz skolas, es dzirdēju, piedalījos un cik aktīvi bija. Un tāpēc, sevišķi vecākiem, gribu ļoti daudz pulcienu, 20 vadītāji. Izvēlēties 21 pulcienu, lai pēc stundām būtu, kur aiziet bērniem kopā. Un tur skolēnām atrodās, jo ir atbrīvība, jāņem divās vietās šodien tālāk. Un šajā gadā, lai jūs būtu arī nodarbināties stundām ar kaut ko tādu, kas tev ir vismījāt veselīgāk. Nu, protams, viņam ar to bērnu pavēru skolu, tad mūzikas skolu vai mākslas skolu vai angļu. Kā jūs gribētu sevi atklāt? Taņa mēs zinām, bet ko jūs gribētu par sevi pateikt? Es mācu Franci un daudz ko zinu par Franci, un tāpēc es gribu jums labi pasniegt Franci, lai jūs redzat, es tur strādāju, un es domāju, ka visu, ko es zinu, es gribu jums dot un parādīt Franci, lai jūs mīlat pēc tam Latviju. Ja jūs labāk zināt svešu zemi, jūs labāk mīlat savu zemi. Kuri mēs jums būsim? Kura grupa? 3 gadi katru mēnesi, ļoti daudz. Es braucu, man aicināja skalnieki, man aicināja visi, un es visiem palīdzēju. Ne tikai es braucu ar savu firmu, es braucu ar visiem, kas man aicināja palīdzēt. Ir tās tradicionālās un tās vietas, kur vienmēr ved turistus, ekskursants. Ko jūs nosaukt no tām lielajām vietām, kas jums ir īpaši mīļa? Un kur varbūt... Parīzija, Francija. Var arī Parīzi, ja tā ir vieglāk. Obligāti. Es gribu pateikt, ka Parīze ir 3 sirdis. Parīzes Dievmātes katedrāli, Notre Dame, Saskaņu laukums un opera. Obligāti jāredz. Ja jūs redzēsiet šitas 3 sirdis, var pateikt, ka jūs redzat Parīze. Un es visiem vienmēr rekomendēju braukt uz Saint-Michel. Tā jūs varat saprast, kas tas ir Francē. Vai no tādām mazām mīļām un iepazītām vietām jūs arī varat nosaukt, kas jums atklājas katru reizi, piemēram, īpaši? Man patīk klasiska Francija, sevišķi patīk latviešiem no mazas pilsētas, uz kurien mēs brauksim, uz Šinonu. Ja? Un jūs varat salīdzināt, un jūs varat saprast, ka jūs esat Francija. Parīze ir Parīze, nav Francija. Bet, kad jūs atbrauksiet uz Šinonu, jūs saprostiet, ka jūs esat Francija. Tas viss mums vēl priekšā, bet vai jūs labprāt iesaisties arī grupas dzīvē, autobusu dzīvē kopumā? Jā, vienmēr. Nu, tā tad redakcijas tars, bet vai Zemzars, vai Skuja, vai kurš? Skuja gan. Ko Skuja jau ir ieraudzījis caur fotoobjektīvu un caur atsobjektīvu? Nu, meitenes katrā ziņā, tās jau ir žirgtākās te ir. Jā, ar francisku piesitienu? Nu, ko jūs? Bez franciska, ar latvisko pagaidām. Vai vispār velk šī zeme, kas ir Francija? Nu, bet noteikti. Diemžēl, derēja gadus 30 ātrāk tur aizbraukt. Tādas manas domas. Lai varētu atgriezties uz 60 vēlreiz? Uz 60 vēlreiz, bet tagad iznāk uz 61 reizi. Ko varētu novēlēt mums visiem, kas te pa diviem sēž un viens otrs pa vienam? Ko mums visiem novēlēt? Lai mēs visi tomēr tur kaut ko saredzētu un kaut ko atvest arī mājās sev un citiem. Es nedomāju materiāli, bet tā sirsnīgi un dvēselīgi. Tad nopratināšanās turpināsies atpakaļ ceļā.